Sveiki, man sauc Zāns Titovs, manā Tito laboratorijas YouTube kanālā. Televīzijas tonis būs sabombardēts. 88 miljonu zaudējumi. Tā bija viņa vēlme iepriecināt. Parunāsim par lietām, kas skar valdību, Latviju, Krieviju. Daudz kas interesants ir sakrājies pa nedēļu aiziet. Nebeidz iepriecināt Gauss, jo Gauss ir tiešām tāds malacis, viņš turās pie sava, viņš uzskata, latvieši ir stulba, baura tauta, un nekad viņi neko nesapratīs. Es viņus jāšu tik ilgi, kamēr viņi man uzticēsies. Proti, nevis viņi, visa tauta, bet akcionāri. Akcionāri, tā ir valsts. Pēdējā laikā viņš sāca sniegt interviju. Īstenībā man ļoti aizvaino Latvijas žurnālisti, kuri tur nenormāli cīnās par latviešu valodu un ārprāts, un tur nebūs tādu raidījumu krievu valodā un šitādi, un tur kanāli jāpārtrauc. Bet Gauss savukārt, būdams joprojām valsts amatpersonas, pļauj virsū valodas likumam un vienkārši runā angliski ar visiem, kas ar viņu grib runāt. Droši vien vāciski arī viņš runā. Vēl vairāk ir tāds raidījums 900 sekundes, kuriem ir rīta raidījumi. Rīta raidījumos viņiem ir intervijas. Intervijās viņiem nāk cilvēki no rītiem un runā garās intervijas par kaut ko. Nāk Siliņa, nāk prezidents, nāk ministri, visi nāk. Bet Gauss nenāk. Gaussam piekdien bija intervija, bet ceturtdien viņu nointervēja, acīm redzot ierakstā, ceturtdien vai trešdien vienalga, ierakstīja žurnālists aizbraucot pie viņa. Kāpēc? Visdrīzāk tāpēc, ka ļaunas mēlis, ka Gauss katru ceturtdienu no rīta lido projām uz mājām, jo viņam ir garās brīvdienas, piekdienās viņš nestrādā. Viņš esot savās Vācijas mājās. Tas man liekas aizvainojuši. Žurnālists grib interviju, tad Gauss nav tā persona, kura dēļ vajadzētu braukt projām. Negrib runāt, tad paņem kādu, cilvēku, kas oponē Gaussam, lai izstāsta par Air Baltica attīstību no citas puses, nevis no Gaussa puses. Bet, labi, tas būtu sīkums, bet ko Gauss saka? Kā jau es teicu, Gauss saka, jūs Latviju tauta esat stulba, neko nesaprotat. Latviju tauta caur valdību daudzu gadu laikā ir ieguldījusi uzņēmumā 570 miljonus eiro. Un Gauss pat nedomā to atdot. Viņš saka, kas jūs stulbi esat, jūs nesaprotat, ka es nodokļos mans uzņēmums samaksā tik un tik. Es algoju 2000 darbinieks un maksāju viņiem algas. Un vispār uzņēmums kaut ko maksā. Tas viss ir jums jāpriecājas par to, kas notiek, tas jums vienkārši jāpriecājas, tāpēc, ka tas ir kaut kas ģeniāls. Es atkārtoju vēlreiz, iedodiet man 570 miljonus, es arī 29 gadus varēšu dzīvot un algot dažus cilvēkus un maksāšu nodokļus. Tik, cik maksāšu. Tas taču neatbilst veseliem saprātiem. Vēl smieklīgāk, viņš saka, kas jūs, tiešām, Latviju tautas, vai jūs prasat kaut kādu atdevi no slimnīcām? Ja jūs ieguldat slimnīcā, jūs taču naudu neprasat atpakaļ. Tā jau ir atnākusi atpakaļ tikai citā formā. Kā jau minēju, ar to, kā līdzsabiedrība ietekmē procesus valstī, bet visi vēlas atgūt tiešā veidā kā maksājumu. Bet kā tiešā veidā jūs atgūstat naudu, kad valsts uzbūvē slimnīcu, kad jūs uzbūvējat tiltu, kā tiks atmaksāta nauda, kas ieguldīta Rail Baltica projektā? When is the cash returned for Rail Baltica to the Latvian state? The state as a share... Valsts kā akcionārs gūst labumu no aviokompānijas. Jo lielāka aviokompānija, jo lielāka ietekme uz IKP un ļauj laika gaitā uzņēmumu vērtībai augt. Un tad kādu dienu pārdodot savas akcijas, to naudu būs iespējams atgūt atpakaļ. Bet vēlreiz es nesaprotu, kāpēc šādi jautājumi netiek uzdoti par citiem ieguldījumiem, kā atgriežas nauda no kādas izbūvētas ielas vai no tilta slimnīcas. Kad atgriezīsies šie ieguldījumi? Var sakot, šis cilvēks grib iestāstīt, ka Air Baltica kā uzņēmums, viņš jauc divas lietas, un viņš nav tik stulbs, lai nesaprastu, ko viņš jauc. Viņš jauc infrastruktūras lietas ar uzņēmumu lietas. Ir Air Baltica uzņēmums, kuram, ja viņš ir valsts uzņēmums, viņam jāpelna vienalga kā, vai arī jāpild kādu sociālu funkciju. Sociāla funkcija īsti viņš nepilda, tāpēc, kad Air Baltica nav slimnīca. Slimnīca ir sociāla funkcija un slimnīcā cilvēki tiek ārstēti.
Un īsti infrastruktūras objekts tas nav. Viņš saka, kā tu jūs taču ieguldat tiltā, jūs taču neprasat, kā to tiltu jūs dabūsiet atpakaļ. Valsts uzdevums tiešām ir ieguldīt infrastruktūrā, tas ir pareizi. Bet Air Baltica nav nekāds infrastruktūras objekts. Air Baltica ir uzņēmums, kuram būtu jāpelna. Ja nepelna, tad mēs viņam naudu nedodam, privatizējiet viņu, pērciet privāti kāds, guldiet tur naudu un lai viss notiek. Bet šādi eksperimenti no Gausa puses, kad viņš grib uztaisīt lielu, milzīgu, mums ir lielas ambīcijas, lielu uzņēmumu tur kaut ko darīties, daries, lūdzu, vispār nav problēma, tikai neprasa no valsts naudu. Ir iedots vairāk nekā 500 miljards eiro šim cilvēkam. Un viņš visu padirš un saka, veči, esiet mierīgi, es to visu esmu nomaksājis nodokļos. Ļauna smēles, ka viņš tagad staigājot un prasot, kur ir viņiem bonus. Jo, viņa līgumos vēl ir arī bonus. Viņam maz ar to, ka viņam ir alga plus mīnus miljonus vai arī bonus. Kauns par valsti īstenībā, jo pie normālas situācijas tas, kas ir noticis ar Air Baltica pēdējā laikā, ir neveiksmīga vadīšana. Ir atkal zaudējumi, viss ir slikti.lv, kaut kādi nezināmi mistiski investori, kaut kādi mēģinājums pārdot biržā. Pārdot Latviju tautāji, saka Gauss, latviešiem būs iespēja ieguldīties šajā uzņēmumā. Kādu vēlmu pēc man vajadzētu ieguldīties uzņēmumā, kurš ražo tikai un vienīgi zaudējumus? Gauss kungs tiešām domāju, jūs esat stulbi, un mēs jums vēl arī, mēs jūs apkāsām ar šiem 570 miljoniem, mēs jūs apkāsīsim vēlreiz, likdami nopirkt šo uzņēmumu. Jūs viņu nopirksiet, un tad mēs viņu pakāsīsim līdz galam. Un tad Gauss varēs braukt pensijā. Šogad pirmajā pusgadā ir 88 miljonu zaudējumi. Mēs vēl nezinām, kādas būs gada beigas, bet vai Latvijas nodokļu maksātājiem tas kaut ko nozīmē? Nē, jo tam nav nekādas ietekmes. Kauns. Kauns ir par Latviju valdību, jo īstenībā pie šādas situācijas Gauss, manuprāt, būtu nekavējoši jāatlaiž. Viņa vietā jāieceļ droši vien kaut kāds tur izpaldītais finansists vai kā. Un jāmēģina to uzņēmumu kaut kādā veidā pārvaldīt. Ne tam cilvēkam, kurš ir viņu pakās, ne tam cilvēkam uzticēt uzņēmumu pārdošanu. Tas taču ir tikai veselā saprāta balstīts lēmums. Bet tukšdzirsējs to izdarīt nevar. Silīni savukārt tur nelien iekšā, tā nav viņa darīšana. Un tad mēs mierīgi noskatīsimies, kā tas Air Baltica nolaidīsies uz zemi. Baidos, kā ar lielu plīkšķi. Mums ir kara stāvoklis, mums visi iestāsta un visi mēs gatavojamies karam. Un dažkārt gudri cilvēki sāk runāt muļķības. Andrejs Ēķis, un viņš pauž savu sašutu. Kas man kaitina? Man kaitina visu laiku 72 tā soma. Jā, ko Jānis minēja. Jā, bet tas ir tik nepareizi. Viņš ir sašutis. Par ko sašutis? Par to, ka viņš nezina, uz kurien iet, ja sākās kaut kāds karš. Uz kuriem pusi, ja tev ģimeni jāevakuē ir? Ja? Man visu laiku bija galvā, ka uz Igauniju, bet tur man pastāstīja, ka no Igaunijas beigās plūsmas nāks uz Latviju. Un arī no Lietuvas no koridoru. Faktiski, un saprot, te tev ar mums neviens nerunā, nav nekādas informācijas, kur tev jābūt. Tev visu laiku to fakino somu uzbāž to 72 stundām. Un saprot, kur tu to somu? Visās, kam jābūt somā, kur? Viens jautājums. Kur es dabūšu informāciju situācijā? Uz kurien man jāiet? Kam jāprasa padoms? Televīzijas tornis būs sabombardēts? Kur? Nekas nav. Lūdzu. Tas ir labs jautājums. Ļoti labs. Un tici man, ka, ja tu tagad uzprasīsi arī kādam politiķiem, ministra kabinetam, arī viņi nezinās. Droši. Uz priekšu. Bet tu zini, kur iet? Es vienkārši empīriskā ceļā saprotu. Tu nepabeidz savu domu? Es varu atbildēt. Lūdzu. Ļoti labi atbildēt. Tad izrādījās, ka vienīgā visdrošākā vieta ir Kurzem. Kurzem? Jā, Kurzem. Atkal? Tāpēc, ka tur nav ceļu, tas ir tāpēc, arī tur bija Kurzemes katls. Tāpēc, ka nav uz kurien citurien iet, tad visdrošākā vieta ir Kurzem. Latgaliešiem visiem ir jāmauc uz šejien, jā. Vidzeme, tur arī viss kaut kāda brīnuma var būt, bet tieši Kurzem.
Kur? Laiviņu piekabē un Kurzem. Varbūt bez laiviem, bet kaut vai viņa nav pa ceļam, nekam pa ceļam. Tur nav nekāda strateģiska objekta, nekā nav. Jā, bet to man es zinātkārs cilvēks, laik prasīju militāristiem, un viņi man atbildēja beidzot. Kas šajā stāstā ir jautrs un smieklīgs? Lai kā Ēķim nepatīk 72 stundu summa, tā ir vismaz loģiski, ja tur ir kaut kas, kas tiešām pirmās diennaktis tev ir vajadzīgs, gadījumā ir noticis dizasters un nekā vairs nav, veikals nestrādā un restorāns ir ciet. Bet savukārt tādu mobilizācijas vai bēgļu punktu esamība nav paredzama, Ēķa kungs, jo neviens Latvijā negrib karu, tas ir skaidrs, bet arī nezina, no kuras puses ienaidnieks ielidos, iebrauks, desantēsies, atlidos, atbrauks un tā tālāk. Vai viņš brauks no Jēkabpils un Daugavpils no tās puses vai no Kaļiņingradas. Ēķkungs, ja jums ir zināšanas, tad pasakiet. Otra lieta, ko jūs saprotat ar tādu vietu, kur pulcēsies tagad cilvēki, bēgļi un tā tālāk? Ko jūs ar to saprotat? Ka būs kaut kāda vieta, kur būs 200,000 cilvēku, kaut kāda bēgļu nometne, ko ienaidnieks ar lielu prieku sašaus otrajā kara dienā. Tā kā sašust par lietām, par ko nav sapratnes, manuprāt, nevajadzētu. Zemesargi zina, ko darīt, ja sākās sliktas lietas. Ārsti zina, ko darīt, kad sākās sliktas lietas. Policisti zina, kas jādara. Mēs civilie, mēs paļausimies uz šiem spēkiem un rīkosimies pēc situācijas, bet evakuācijas plāna man šķiet tāda Ēķa izpratnē, lai viņam pateikt, kur jāiet, kas jādara, ja notiks tas un tas, diez vai kaut kas tāds ir iespējams. Jo tās avārijas, nelaimes nāk negaidīti. Nav tā, ka viņas ir plānotas, diemžēl. Kas mums jāgatavo? Mums jāgatavo bumbu patvērtnes. Tas gan. Tas mums ir jāgatavo. Vispārējais ir muļķīga pļāpāšana. Paldies, ka jūs skatāties, lieciet laikus, abonējiet mani, abonējiet un komentējiet. Mēs šodien tad sarakstamies, sastrīdamies ar dažiem maniem komentētājiem, bet man tas ir interesanti. Ceru, ka jums arī šo iespēju izmantojiet, ja jums tā gribās. Lieciet laikus, sirsniņas ar paldies, iespēju noziedot naudu, vienmēr prieks par atbalstu man un manai komandai. Paldies jums. Sirsnīgs paldies visiem, kas atbalsta. Daudzi cilvēki vispār, es teiktu, gadu garumā komentē, gan maz šajā gadījumā noteikti neesmu runājis par vēlēšanām, ka vēlēšanas nesot bijušas godīgas, un tāpēc mums visu laiku nav godīgas, un tāpēc mums visu laiku tā sanāk ar to pārvaldīšanu, jo zāgļi, korumpanti un kaut kas tur, tas ir pārņēmuši varu. Nevar es tam piekrist. Vēlēšanas ir tādas, kādas viņas ir. Nevienmēr visi piedalās, un tad nav jābrīnās par rezultātu. Viens komentētājs man rakstīja Facebookā, vienalga par to, ka cilvēki nepiedalās vēlēšanās piedalās zaglīgi ierēģi, visi tie, kas ir barojās ap valsti, un tāpēc ir tāds rezultāts. Nevarētu tam piekrist, nekas tāds statistikā neuzrādās, bet, draugi mīļie, ja jums ir iespēja vēlēt, tad ejiet vēlēt, un tad ir tāds rezultāts, kāds ir visas tautas vairākuma rezultāts. Ja cilvēki neiet vēlēt, tad jūsu likteni izlemj mazākums. Un tiešām, ņemot vērā, ka mūsu apmēram 60% piedalās vēlēšanās, tad tie 40% paliek gaisā karājoties. Bet lielā mērā jāsaka, ka visa arī statistika uzrāda, ka arī tie 40 cilvēki balsot apmēram tāpat kā tie 60. Viņi vienkārši ir slinki aiziet. Bet jebkurā gadījumā tā demokrātija ir uzstādīta. Tu vari, kā tur bija austrumu tautām, tu vari aizvest zirgu līdz upē, bet tu nevari piespiest viņu dzert. Tāpat arī demokrātija var strādāt un vēlēšanas godīgas var būt, bet ja jūs tur nepiedalāties, tad jūs tur nepiedalāties. Bet par godīgumu nekad neviens nav apstrīdējis īsti. Jā, visi sašot par to, ka ir apbrīnojama, nesaprotama necieņa pret tautu. Jāsaka, ka tie cilvēki, es domāju, valdība, kā viņi māk pārvaldīt šo valsts, tā viņi pārvalda. Interesanti doma. Man vislabāk patīk tas, ka vienīgā valsts, kas notriec dronu no Krievijas un ielidoja viņu teritorijā, bija Baltkrievija.
Jā, tas tiešām tāds jocīgs gadījums. Baltkrievija spēja, mēs nespējam. Nu, cerēsim, ka tagad spēsim, jo tagad mēs pacēluši esam iznīcinātājs arī putnu baram. Man gan jāsaka, ka tur nekā smieklīgi nav. Putnu bars tiešām uz radara var uzrādīties kā lidojošs nesaprotams objekts. Un NATO iznīcinātāji ceļās uz nepazīstamiem objektiem automātiski, nevis sūta mežsargu skatīties, vai tie nav putni. Tā kā NATO, teiksim, tā uzraudzības sistēma ir diezgan attīstīta. Protams, jocīgi ir, ka viņi neieraudzīja dronu. Tas daudz ko tur pārmet Latviju karavīriem un tā tālāk. Nu, tas ir viņiem ko pārmest par komunikāciju, par dronu ielidošanu un tā tālāk. Bet primāri tas bija NATO darbs aizsargāt mūsu debesis. Es biju domājis, ka viņi saredz dronu un reaģē uz to. Nu, izrādās nē. Tas ir tas stāsts par Ēzeknes dronu, kurš ielidoja 100 km Latvijā, nogāzās un tika spridzināts, bet netika nogāzās pats, nevis tika notriekta. Noklausīties raidījumu, nonākam pie secinājuma totāla nesakārtotība. Jā, nesakārtotība. Mēs, diemžēl, attīstamies kā attīstamies un norādām uz neatbilstībām, kas ir. Bet tas nemazina Latvijas neatkarības svarīgumu, svētumu, un tas nemazina Latvijas tautas, teiksim, spējas pārvaldīt savu valsti. Mēs spējam pārvaldīt, mēs atrodam kļūdas, kritizējam kļūdas un ceram ar laiku labosim šīs kļūdas. Bet, vienmēr attīstoties, kaut ko darot, vienmēr būs kļūdas. Uz tām jānorāda, tās nedrīkst noklusēt, par tām ir jārunā, tās ir jāliek pie lielā zvana, bet tas nenozīmē Latvijas kaut kādu nespēju, tautas nespēju pārvaldīt sevi. Es ceru, ka mēs spēsim pārvaldīt, jo tā tas ir. Mums ir dos šis uzdevums pārvaldīt šo valsti un Latviju. Tas mums arī jādara. Katrā ziņā ir arī priecīgas lietas. Apsveiksim Dombrovska kungu ar to, ka viņš ir kļuvis par komisāru kandidātu ekonomikā. Ekonomikas komisārs šķiet ir labs portfelis. Smags portfelis. Latvijā viņš varbūt nav tik smags. Latvijā ekonomika ir vāja, bet Eiropas ekonomika, protams, ir spēcīga. Un ceru, ka viņam veiksies un ietekme būs liela. Un ceru arī, ka viņa darbības rezultātā kaut kas atkritīs arī Latvijai. Mums jau daudz nevajag. Mums tikai mūsu mazo daļiņu. Vai tā būtu ekonomiskā sadarbība ar kādu, vai tie būtu ekonomiskie projekti ar Eiropas Savienību, vai kā savādāk. Jebkurā gadījumā savs cilvēks, cerams, arī būs savs cilvēks. Neaizmirsīs Latviju. Jebkurā gadījumā visi komisāri nevelti tomēr domā arī par savām valstīm. Dombrovskam tas īsti nav izdevies līdz šim, bet varbūt šoreiz izdosies. Katrā ziņā apsveic. Valdība tuvu tam lems, ka valdība lems par budžetu, kaut ko pieņems, kaut ko ne. Visi apspriež nodokļu reformu, bet nodokļu reforma nav notikusi. Pilnīgi nesaprotams, kas tiek apspriests. Ir samazināti kaut kādi, teiksim, nodokļi, darba spēka nodokļi, pat nevis tik daudz kā samazināt, kā likums tur pamainītas, kaut kas varbūt ir vienkāršots. No pensiju līmenis ir pārdalīts no otrā pensiju līmeņa, tagad tiks maksāts vairāk pirmajā pensiju līmenī, kas nozīmē, ka mēs nākotnē riskējam nesaņemt pensiju. Un, lai ko stāstītu politiķi, ka tas neko nemaina, tas maina gan. Un maina tas ļoti konkrēti, jo pirmais pensiju līmenis ir nauda, ko mēs iemaksājam, un kas it kā virtuāli krājās, ko mēs tur esam iemaksājuši dzīves laikā, tur summa X, un no tās summas X mums maksā pensiju, sola valdība. Bet valdība nezina, kas notiks pēc 10 gadiem, vai viņam būs demografiskā situācija tāda, lai to naudu samaksātu. Jo tā nauda, ko es šodien iemaksāju pirmajā pensiju līmenī, tiek iztērēta šodienas pensionāriem. Līdz ar to viņi kļūst tajā brīdī par virtuālu un valdības solījumu. Savukārt otrais pensiju līmenis ir uzkrājošā pensija, kur noguldījuma fondi to naudu iegulda un ar kaut kādu cerību, ka tas noguldījums nesīs kaut kādu peļņu, tur uzkrājās mani reālie līdzekļi, fiziski viņi eksistē. Un ejot pensijās, viņus varu, ja es pareizi atceros, vai no uzreiz izņemt, vai arī maksāt, un man no tās maksā pensija. Katrā ziņā tā ir reāla nauda.
Un tā ir milzīga atšķirība, tā kā muldēt par to, ka tas nekādā veidā neko neietekmē ar muldēšanu. Tas ietekmē manu nākotni. Vēlos atgādināt, ka vispār nodokļu reforma kā tāda ir radusies dēļ uzņēmēju vēlmes uzlabot konkurētspējīgāku tātad šo viņu arī nodokļu vidi, darba spēka, algu maksāšanas vidi. Un mēs nevarējām neatbildēt uz uzņēmēju prasību kaut ko arī darīt šajā jomā. Un, protams, arī vienkāršot un atvieglot šīs nodokļu maksāšanas procedūras. Mēs varbūt tie, kas paši neveic nodokļu maksāšanu, nestādamies priekšā, cik daudz resursu tas paņem uzņēmējiem. Bet viņiem, pieņemsim, arī diferencētais neapliekamais minimums paņem diezgan daudz resursu un salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, viņi vēlējās redzēt šīs izmaiņas. Tāpēc šī pirmām kārtām ir atbilde uz mūsu pašu uzņēmēju pieprasīto. Un līdz ar to tas panāktais nodokļu vienkāršošanas veids, kā arī tas, ka mazākām algām būs maciņos patiešām fiziski vairāk naudas, ir, manuprāt, ļoti labs risinājums šobrīd, ko valdība var piedāvāt, ņemot vērā arī saspringto budžeta situāciju. Mēs tiešām vēlējāmies rūpēties par tiem cilvēkiem, kurus rokas varētu arī tad saņemt vairāk, jo līdz šim faktiski viena daļa nevarēja izmantot tos labumus un atvieglojumus, ko valsts piedāvā. Tā kā par pensiju līmeni, es domāju, tas ir uz laiku, un, protams, pēc laika būs jāatrod cita veida risinājums, bet nav noslēpums, ka liela daļa iedzīvotāju savā valsts budžeta indeksācijā ir saņēmuši lielāku peļņu nekā no bankām. Tāpēc es domāju, šis būs izaicinājums arī kredītiestādēm un arī tiem ekspertiem, kas no bankām uzstājās un dažādi kritizē šo, bet jāatcerās arī iedzīvotājiem, ka tie pārsvarā ir banku eksperti un tieši bankas būs tās, kas zaudēs savu peļņas daļu. Tāpēc pirmajā pensiju līmenī tas tiks uzticēts valstī un valstī ir skaidri pienākumi, kā viņiem ir pensijas arī jāindeksē. Un nekad tas nav ar lejupējošu līniju. Nu jā, bet ja Saeimas deputāti tomēr lems citādāk. Mums šobrīd koalīcijā ir vienošanās un koalīcija ir stabila, tā kā es domāju, tur šobrīd nekādu šaubu par to nav. Savukārt Siliņa par nodokļiem. Pilnīgi veltīgi jūs viņu lamājat. Tiešām Siliņas kundze ir ļoti talantīgs cilvēks, manuprāt, tādā ziņā, ka šoreiz viņā mācēja pateikt, ka 5 gadus, daudzus gadus, uzņēmēji gribēja nodokļu reformu. Mēs viņiem arī uztaisījām. Mēs vispār neko nebūtu taisījuši. Bet, ja uzņēmēji paprasīja, tad mēs tur uztaisījām to, ko viņi paprasīja, un tagad viņi neskapēc nav priecīgi. Cik jocīgi, vai ne? Tas tā. Bet, jebkurā gadījumā, protams, tāda premjera uzvešanās ir nepieņemama. Ir jāatzīst, ka šī valdība gadu nostrādājusi ir parādījusi sev kā viena no visvājākām valdībām, man liekas, Latvijas vēsturē, jo viņa tiešām neko nedara. Tā, teiksim, ar uzsvaru neko. Teiksim, man patīk Briškana kungs, kurš ir, teiksim, pa purnu tiesu izrāvies, viņš ir, teiksim, čempions tukšmuldēšanā, bet tā, ka viņi tur mēģināja kārtējo reizi noņemt opozīciju, tad viņš paziņoja, ka viņš ir pirmais ministrs, kas atklāti runā par kaut ko. Forši, to es atklāti visu sadirsis latviski runājot, sākot ar Air Baltiku, kur cilvēks ir strādājis 10 gadus, un Air Baltiku, kur ir bijis padomē, tur arī, man liekas, tuvu 10 gadiem. Visu tas ir sadirsis, viss tas ir tā kā tā, un tagad jums to atklāti izstāstu. Draugi mīļie, es tur biju, es tur visu sadarīju, bet man ir drosme pateikt jums acīs, kad viss ir galīgi dimbā. Tā kā jā, tas, protams, raksturo visu valdību kā tādu. Visi brīnās, kāpēc Briškana neņem nost 3 reizes. Tas, ka viņš ir acīm redzami vājš un visnepopulārākais ministrs un tā tālāk, tas ir zināms. Bet viņš ir lielisks tādā ziņā, ka viņš ir zibennovadējis. Ko jūs esat dzirdējis par Abumēriju, ko jūs esat dzirdējuši par citiem ministriem? Tur Auguli, tur vēl kaut ko. Neko jūs nesat dzirdējuši, tāpēc, ka viņi sēž mierīgi. Un Briškans visas zibeņus saņem uz sevi līdz ar to, par to laiku, kamēr teiksim, tā sit Briškana, pārējie ministri var darīt daudz ko. Teiksim, Abumērija solītā zāļu reforma kaut kā ir noklususi, vismaz es. Es ceru, ka viņi tur kaut kur klusumā virzās uz priekšu. Vienkārši tie spilgtie zibeņi, kas ir uz Briškanu, neļauj skatīties uz šīm lietām. Kaut arī parādījās tur viena ziņa interesanta, ka farmācijas uzņēmumi apmaksā Latvijas ārstiem miljoniem lielas
stipendijas, komandējumus, seminārus, kur ārsti tiek iepazīstināti ar konkrētās firmas zālēm. Tātad tas ir absolūts mārketinga pasākums, kur firmas izstāsta, šīs zāles ir vislabākās. Mēs par to, ka tu atbrauc uz šo semināru, tev apmaksāsim viesnīcu ceļojumu un tā tālāk, un tad tu uzzinās, ka šīs zāles ir vislabākās. Protams, ka tur rodās zināmas saites, saistības un tā tālāk. No vienas puses nenoliedz, ka ārstiem ir jāizglītojās un jāattīstās un jāmācās un tā tālāk. No otras puses, ja to sponsorē farmācijas firmas, tas uzreiz kļūst drusku aizdomīgi. Jā, nevar aizmirst atkal Silīnas kundzes. Tur gan jāsaka, tur Silīnas kundzes vaina ir mazāk, tur pat nav īsti viņas vaina. Viņa varbūt kārtējo reizi nesevišķi veiksmīgi nav veiksmīgi nokomunicējuši. Mums ir lielākā problēma ir komunikācija. Kaut arī komunitātori mums ir desmitiem, bet mācēt nemākam. Tātad. Valstis atricinājis skandāls. Latvijas televīzija tur pievērsusies, opozīcija tur ņemās. Izrādās vienas sēdes laikā, es jau teicu, viesmīlis pasniedz kafiju. Ārprāts, kā tā var, kas tie pa kungiem, nekādas kafijas, lai viņi paši savu pakaļ paceļ. Un tā tālāk, un tā joprojām jāsaka, ka abi esot bijusi valsts kancelēs vadītāji, iniciatīva viņš to arī nenoliedz un saka, jā, es gribēju kā labāk, gribēju, lai cilvēkiem ir ērti, lai viņi neatraujās no darba, kas zinām, kur loģika ir. Bet nē, tauta saka, tā nedrīkst, lai taču viņi paši. Protams, ka lai viņi paši. Vienīgi valdības sēdēs stundām sēž cilvēki, kurus mēs apmaksājam par milzīgām algām. Un viņu darba efektivitāte ir svarīga. Un nodrošināt viņiem šo darba efektivitāti vajag. Patīk viņi jums, nepatīk. Mēs viņus esam caur sējām iecēluši, lai mums, Siliņā ir jārada iespēja un apstākļi, lai viņi strādātu, nevis staigātu apkārt pēc kafijas. Ir amatpersonas vai, pareizāk sakot, darbinieki, kas var šādu funkciju veikt. Acīm redzot, mūsu sabiedrībā tādas lietas nav populāri. Ministri paši iespēc kafiju tērēs savu laiku. Tā tas ir. Ja tā viss ir Raivi Kronberga atbildība, jums ar to nekāda sakara? Raivis jau teicis, ir Kronberga kungs, ka tā bija viņa vēlme iepriecināt kā jaunam kancelēs vadītājam arī ministrus, paredzēt tātad jaunu kārtību, kas būtu tikai saprotama un normāla, kad garās stundās ir arī kāds, kas apkalpo tos cilvēkus, bet tā kā šis ir izraisījis tik lielu interesi, tad mēs paliksim pie vecās kārtības un paši iesim pēc savām papīra krūzēm. Kas ir pēc manas pieredzes, es zinu, ar kafijām. Blakus, ir tā zaļā zāle, kur ir viņas kabinetes sēde, un blakus ir maza telpiņa, kur ir kafijas automāts, un cilvēki paši tur uztaisa savu kafiju un var padzerties. Kur tā problēma radās arī repšas laikā, ka notiek sēde un 2, 3, 4 ministri, viens pa priekšu aiziet kafiju, padzert, otrs, 3. Tad viņi tur savā starpā satiekās. Ko dara cilvēki, kas dara kafiju un satiekās? Viņi sāk runāties, un viņi aizrunājas, un viņi pusstundu varbūt nav tajā valdības sēde turpinās, un tad, kad notiek kaut kāda balsojuma, tad repšiem bija tur jāsauc ārā, kur tie ministri devēja, lai viņi visi nāk ārā un nāk atpakaļ uz sēdi. Var sakot, ministri tika dzenāti, tāpēc, ka viņi vienkārši pazuda. Tā bija, cilvēki ir cilvēki. Ministri nav nekādi roboti. Un ja viņiem ir kafijas tas un mēle un savā starpā viņi var parunāties, tad viņi var runāties ilgi. Tas nav efektīvi. Par ko gan vajadzētu Siliņai padomāt, nevis atteikties no viesmīļa, viņi atteicās. Bet, un vēl jāsaka, ka viesmīlis nav nekāds speciālais. Viesmīlis ir, viņš sēž kafejnīcā ministra kabinetā un strādā. Vienkārši tā, kad to ministru nav, tad viņš varētu viņam arī atnest kafiju. Tik un tā viņš sēž, neko nedara. Veselais saprāts saka, ka tā būtu vienkārši. Tas, ko Siliņai citas starpā vajadzētu domāt, ir nevis par kafiju, bet acīm redzot aizliegt telefonus. Jo tiešām ļoti bieži var skatīties tiešraidus, kur notiek kaut kāda, speciālista ziņojumi, stāsti, kaut kādas, pat ne diskusijas, bet sarunas. Ministri mierīgi spēlējās savos telefonos, kaut ko tur lasa. Nevajag domāt, ka viņi lasa kaut kādas noteiktas dokumentus, tāpēc, ka viņiem ir priekšā dators, viņi ar to datoru var strādāt ar dokumentiem, bet drīzāk viņi vienkārši surfo internetā vai surfo sociālos tīklos. Tā kā
Tā jau nav nekāda problēma. Vienkārši paņemt, ka telefoni tiek atstāti ārpus telpas. Tā ļoti daudzas organizācijas sēžu laikā dara. Gan valsts, gan nevalsts visā pasaulē. Tāpēc, ka visi zina, ka cilvēki ir cilvēki un viņi spēlēsies ar telefonu. Tāpēc noņemt ministriem telefonu uz sēžu laiku nav nekāda briesmīga lieta. Jo tik un tā, ja ļoti vajadzēs, tad viņus sazvanīt var, jo visi zina, ka viņam viens kam sēdē. Tā kā vāja valdība, nodokļu reforma nevar teikt, ka viņa ir izgājusies, tāpēc, ka viņa nav notikusi. Kaut arī 2 gadus viņa tika gatavota. Dzīvosim ar šo valdību tālāk. Lēnām, paklusām, neko nedarot, jo šī valdība neko nedara. Viņa tikai, kad galīgi neko nevar, kaut kas tomēr ir jāizdara. Tad viņa samazina pamatkapitālu Air Baltica. To viņa māca. Mazā replika par Augulu un nodokļiem. Auguls tiešām ir pieredzējis politiķis jau, un viņš ir māk runāt. Viņam prasa par nodokļiem, un viņš īsti nekomentē to, kas ir noticis. Ja, par tiem, viņš saka, ka tur nekas nemainīsies ar tiem nodokļiem, tāpat visiem cilvēkiem tās pašas pensijas būs, bet es jau teicu, ka tā nebūs. Bet viņš sāk runāt par nākotni. Ka viņi apspriež šādu variantu, kad 2. līmenis varētu būt brīvprātīgs, tur vēl kaut kas. Var sakot, tipiskais politiķa gājiens, kad viņš neatbild par to, kas ir darīts, bet stāsta, kas būs nākotnē un cik nākotnē mums būs labi. Tas ir, ziniet, vecā anekdote, kur sieva šķirās no vīra deputāta un viņam prasa, kāpēc. Viņš katru vakaru atnāk pie manas gultas un stāstīja, cik man būs labi un tā tālāk, bet nekad neko nedara. Tā kā tā. Tas par Auguli. Un vēl viena lieta interesanta, ko viņš pateica, tas bija jauki un smieklīgi. Viņam jautā par patēriņu nodokļiem, proti par PVN, vai nevajadzēja PVN celt, nevis tur ķerties pie pensijām. Un viņš, kā talantīgs, pieredzējis politiķis, saka, mēs, Zemnieku savienība, protams, bijām par to, lai paceltu patēriņu nodokļus un neiztuktu pensiju sistēmu. Bet, tā kā koalīcija gribēja tā, tad mēs darījām tā, un Saeima darīs tāpat, pakļausies valdībai, bet es jau neko, es negribēju. Bet, viņi tur tie sliktie gribēja, tad mēs arī pakļāvāmies. Tas parāda, cik pieredzējis politiķis ir Auguls. Abonējiet, lieciet laikus. Man ir liels prieks redzēt jūsu laikus, tad es saprotu jūsu atbalstu un to, ka jūs tiešām atbalstat vai neatbalstat. Laikus var likt gan ar plus, gan nepluszīmi. Bet ja jūs to liekat, tad mums ar jums ir kaut kāds dialogs. Es saprotu, vai jums kaut kas patīk vai nepatīk. Tādā veidā es ar jums komunicēju ne tikai komentāros, bet arī laikos, abonēšanā, pluszīmīt ar naudiņu. Vienmēr patīkami saņemt. Kā jau es teicu, ar to es spēju nosekt īres izdevumus par savu biroju. Par šo istabiņu, kas man te ir. Īsti pat negribēju ķerties tajā lietā, bet es sapratu, ka visdrīzāk šīs jautājums tagad tiks pacelts politiskajā dienas kārtībā augstu. Politiķi cīnīsies. Politiķi ir atraduši, par ko un ar ko cīnīties. Politiķi cīnīsies ar valsts uzņēmumu padomēm. Viņas tiks mazinātas, reformētas. Tur viens līderis Saeimā, tur jaunās vienotības, kā viņi tur sauc, saka, ka mēs tagad tur ķersimies klāt padomju samazināšanā un kaut ko tur darīsim un reformēsim līdz gada beigām, diskutēsim un tad gada beigās tur kaut ko tur nenormāli darīsim. Tad Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Rokpelns tur arī kaut ko sāk stāstīt, ka vajag padomus samazināt un mēs tagad tur līdz gada beigām tur kaut ko cīnīsimies. Tā ir ļoti pateicīga politiķiem tēma. Un viņu vajag, protams, politiķiem risināt ilgi, gari, ar asām diskusijām, lai visi varētu tur redzēt, kā cilvēki cīnās pret padomēm. Tikai gribu atgādināt, ka vēsturiski mums bija padomes jau 90. gados valsts uzņēmuma padomēs bija cilvēki, kas strādāja tur desmitiem padomes un saņēma lielas algas kopā, bet uzraudzīja kaut kādus, 10. Līdz pat, man liekas, vienam bija Krastiņam, Edmundam bija, man liekas, 15 padomus vienlaicīgi. Tad nolēma to sistēmu reformēt, lai tur nav politiķi. Un beigās nolēma, ka vispār likvidēt padomus. Kādu laiku padomus nebija, bet tad mēs nolēmām iestāties OECD valstu grupā. Un tad, kad OECD mums pateica, ko mums vajag uzlabot, no daudzām lietām, ko viņi ieteica uzlabot, tur bija slimnīcu sistēma,
skolu reformu veikt, tur algas skolotājiem, vēl kaut ko. Vienīgais, ko viņi izdarīja momentāli, viņi atjaunoja padomus. Viens no OECD ieteikumiem bija, ka valsts uzņēmumos vajag padomus. Momentāli tika padomus izveidots un viss kārtībā. Tagad ir atkal vilnis, ka vajag ar padomiem cīnīties. Bet tas ir pateicīgs politiķu darbs. Tas ir skaidrs, ka padomus vienmēr var samazināt, padomu cilvēkiem var samazināt algas, un politiķis ar to var saņemt savus plusiņus. Veselā saprāta tur nav nekāda, jo, teiksim, ja mēs skatāmies no tādām esošajām lietām, tās pat nav padomas, bet tas ir Rail Baltics kārtējo reizi varu pieminēt. Atnāk ziņa, ka Rail Baltics, nevis Rail Baltica, bet satiksmes ministrija nolēmusi audita firmai KPMG uzticēt tur konkursā izskatīt jautājumu par to, kādā veidā tiek vadīta Rail Baltica un kā tur Eiropas dzelzceļa līnijas, kas nodarbojas ar Rail Baltica projektu kā tādu, un auditēt visus tos, izejot no tā, kas bija 22. gada kaut kāds tur revīzijas ziņojums, vēl kaut kas. Stulbums kvadrātā. Teiksim, pirmais ir tas, ka Briškans, kad jau sākās vispār, tikko viņš sāka gandrīz vai amatā būt, un kad sākās problēmas ar Rail Baltica, tad viņš nāca klajā ar paziņojumu, ka Rail Baltica vispār uzraudzības sistēma ir nepareiza, jo uzrauga viņi tie paši cilvēki, kas, tur viss samaisīts, ir ierēģi no satiksmes ministrijas, uzrauga vienu institūciju, kur, kaut kāds, tur bija diezgan loģiski, viņi saka, tā nevar, tas ir interešu konflikts, tā nedrīkst. Es biju domājis, ka tas jau sen ir reorganizēts. Izrādās tikai tagad sāks audīt. Jebkurā normālā uzņēmumā, privātā uzņēmumā, nekavējoši būtu veikts revīzija audits, kas mums notiek, kāpēc mums pārvaldība ir slikta. Šeit tas nav. Līdz ar to maini padomes, nemaini padomes. Ja priekšā ir briškanveidīgie cilvēki, tad nē, kas nemainīsies. Viņi pārvaldīs tikpat stulbi, kā pārvalda tagad. Zemkopības ministrija izrāvusies pa purnu tiesu, proti valsts kontrole kārtējo reizi ir atklājusi, ka ir sabūvētas pa 3,1 miljonu eiro elektrouzlādēšanas stacijas automobīļiem. Tur no vienas puses ir jocīgs viss tajā pasākumā. Ir uzbūvēta kaut kāda uzlādēšanas stacija, zemkopības ministrija, to uzbūvēja zemkopības ministrijas automašīnām. 3,1 miljonu šķiet liela summa, ņemot vērā, ka viņiem īsto elektroautomobīļu skaits nav liels, proti ir mazs. Labi, nākotnē droši vien būs lielāks. Tā kā tas būtu pareizi, ka viņi ir uzbūvējuši kaut ko uz nākotni. To saka valsts kontrole, ka tas ir pa lielu, pa jaudīgu un tā tālāk. Man šķiet, ka ja mēs ejam zaļo kursu, ko neviens nav atmetis vai atcēlis, tad mēs saprotam, ka nākotnē mums to mašīnu būs vairāk, līdz ar to ir prātīgi būvēt tās stacijas nevis šodienas 6 mašīnām vai cik viņas tur ir, bet uz nākotni. Kas ir jocīgi savukārt, tas 22. gadā notika viss. Kāpēc zemkopības ministrijā ar to būtu jānodarbojas? Manuprāt, ir 2 organizācijas, bet varētu no tām 2 organizācijām izvēlēties vienu, kas ar to nodarbojas, proti CSDD un Latvenergo. Es teiktu, ka CSDD pēc definīcijas tas, tā kā pēc veselā saprasta, piederētu vairāk. Viņi varētu redzēt visu Latvijas tīklu, kurā vietā būvēt, lai būtu pamatvietas, kur sabūvēt tās uzlādes stacijas, lai cilvēki varētu braukt. Visu pārējo pie attīstības visu pārējo darīs privātie. Privātie arī būvēs savas uzlādes stacijas, jo tas ir bizness un tur var pelnīt. Bet kāpēc ar to nodarbojas zemkopības ministrija. Un tad, protams, skandāls, tad valsts kontrole saka, ka tur iztērēt lieki 2,7 miljonu. No 3,1 varēja daudz lētāk, saka valsts kontrole. Vispār vajadzētu valsts kontrolē sākt beigt kontrolēt un iet strādāt, jo izskatās, ka viņi tik ļoti māca ekonomēt visu, ka vispār mums leipatrī šeit iestāsies, ja valsts kontrolas darbinieki sāks iepirkumus veikt un daudz lētāk nopirks visu, ko var nopirkt. Tā vismaz viņi saka. Savukārt no zemkopības ministrijas, zemkopības ministrija vadīja Tēvzemietis, Gerhards toreiz, un kā smējies uzvarēja firma, kas pieder Kola māsai. Kols savukārt ir Tēvzemiešu deputāts. Bet tā jau tikai sakritība. Gan jāsaka, man liekas, ka
Kola ģimene nāk no kaut kādas Letas, laikam Latvijas elektroceltniecības kaut kāds uzņēmums. Tā kā varbūt tur viss ir pareizi, bet nu izskatās tā kā izskatās. Kārtējo reizi ņemšanās kaut kāda nepatīkama. Kārtējo reizi nav pārliecības, kad ir taisnīgi un pareizi kaut kas izdarīts pēc veselā saprāta. Tāds rūgtumiņš paliek nesaprotams. Daži mani populārākie komentāri, kas ir uzradušies, par rudzumaizēm bija tas stāsts par rudzumaizēm, 300 000 eiro konkurss no Zemkopības ministrijas par to, lai skolās dalītu vienu rudzumaizes riku nedēļā un stāstītu, cik rudzumaize ir laba. 300 000 projekts, biedrībai kaut kādai tur piešķirts, atteicās. Nu, cilvēks saka, ka varētu arī mazāk. Viņi saka, jā, ka būtu labi, ja bērndārziem un skolām valsts uzliktu par pienākumu ēdienkartē iekļaut rudzumaizi. Nu, no viena grāvja otrā. Nu, par pienākumu var daudz ko likt, bet ir cilvēki, kuriem cits starpā nedrīkst viņu glutēnu izmantot, līdz ar to rudzumaizi viņi varbūt nedrīkst ēst. Man šķiet, ka tur jābūt kaut kādam veselam saprātam un tādām lietām valstī visu laiku sekot, lai tādos sīkās lietās, lai rudzumaizes būtu. Nu, kas gan traucē vecākiem kopā, ņemot vērā, ka viņi galu galā maksā par to ēdināšanu, pateikt skolas vadībai, mēs gribam rudzumaizi vai mēs negribam rudzumaizi. Nu, tas taču viss ir kārtojams skolu līmenī, man šķiet, nevis valsts līmenī. Bet nu, katrā ziņā labi, ka 3000 projekts nav realizējies. Nu, to es ceru, ka neturpinās. Māris Pakalnītis. Paldies, ka pieminējāt Vītola ģimeni fondu un atbalstu. Jā, protams, es tiešām atbalstu Vītola ģimenes rosību un darīšanu daudzās lietās. Man varbūt ne sevišķi man patīk tas veseļdārza jautājums, bet viss pārējais, ko viņi dara, tas, protams, ir ļoti patīkami. Огромное спасибо, эфир на одном дыхании. Krieviski man pateica paldies. Paldies. Ja Krievi skatās manu raidījumu, man ir tikai prieks. Tas tiešām ir. Jūs varat, Langas kundze, teikt, ko gribat, jums var patikt vai nepatikt, bet ja Krievs skatās manu raidījumu latviski, tas ir labi. Tieši tā, saka Džons Krēvits. Nevar bankas piespiest riskēt, bankas aizdod naudu tikai tiem cilvēkiem, kuriem pārliecināt, ka viņi spēj šo naudu atdot. Bankai nav vajadzīgi zaudējumi. Jā, tas ir par risku valsts, kuru mēģina piespiest bankas vairāk riskēt un izsniegt kredītus. Tur ir pilnīgi taisnība komentētājiem. Ja. Riskēt jau var, bet bankas jau neriskē ar savu naudu, bet ar ieguldītāju naudu. Līdz ar to riskam jābūt tomēr attaisnotam. Apsveicu ierēģņus ar Ziemassvētkiem. Tur bija runa par Maduro, kurš ir pasludinājis oktobrī Ziemassvētkus, bet tas gan neatiecās uz mūsu ierēģņiem un cilvēkiem, bet uz Venezuelas cilvēkiem. Drusciņ parunāsim par Krieviju, kaut arī man vairāk patīk runāt par Latviju, bet tomēr Krievijā dažkārt notiek arī notikumi, kas ietekmē Latviju. Proti emigrācija. Krievu emigrācijā ir sacēlies milzīgs skandāls. Proti notikums ir tāds, ka martā Viļņā piekāva tādu Volkovu, kas ir Navaļnija komandas biedrs, un viņu piekāva. Un tad tur vēl dažas kaut kur Argentīnā kaut kādu tur aktīvistu piekāva, un tur vēl kaut ko izdarīja. Un Navaļnija komanda nāca klajā ar sensacionālu tur kinodarbu pēdiņās, ka visu to ir finansējis tāds Ņevzļins kopā ar Hodorkovski īstenībā. Nu, tur viss ir saistīts. Hodorkovskis ar Ņevzļinu ir bijušie Jukos vadītāji, miljardieri bija, un viens dzīvo Izrēlā, otrs laikam Anglijā. Kas tagad ir noticis tā rezultātā, tās filmas rezultātā? Cita starpā, lai būtu tāda pilnīga skaidrība, tad tos Volkova piekāvējus aizturēja jau sen pirms tām Lietuvu, viņa tiek izmeklēta. Var sakot, tā lieta tiek krimināli šķetināta, kā viņi tur var, tā viņi dara, bet nē, nāk filma ar ķipa atmaskojušiem datiem. Visjaukākais, ka tā filma nāk vienlaicīgi, tāda pat informācija nāk no Russia Today, kas ir Krievu propagandistu kanāls, un absolūti līdzīgas
kaut kādi screenshoti no telefoniem, kaut kādas tur ierakstītas sarunas, kaut kādas tur ļoti, ļoti nekvalitatīvs materiāls, kas liek domāt, ka Ņebžļins tiešām ir tur ar vienu rīdznieku Blinovu ticies un šādas lietas darījis. Kas man liekas bīstami slikti priekš Krievu emigrācijas un priekš mums? Tagad jau 2. nedēļu, jau 3. droši vien, Krievu emigrācija nodarbojās ar to, ka savā starpā strīdās vai taisnība vai netaisnība. Vieni saka, ka nevar ticēt tiem pierādījumiem, otri saka, ka tie pierādījumi ir dzelžaini. Viņi saka, viņi savā starpā, savā prātiņā izdomājuši, ka vajag taisīt tādu sabiedrisko tiesu, ko vajadzētu vadītu Kara-Murzā, kurš izskatītu visus jautājumus un nākt pie secinājuma, vai kāds ir vainīgs vai ne. Un ja kāds ar to tiesu negrib sadarboties, tā ir vainas atzīšana. Jāsaka, ka demokrātiskās valstīs ir pierasts, ka tiesā valsts institūcijas, izvērtējot visus juridiskos aspektus, profesionāli to darot, cik profesionāli var, bet tomēr tā ir valsts prerogatīva, nevis sabiedrisko domu, tur izpētes centra vai kāda cita tiesa. Ja? Komjauniešu tiesas agrāk bija visādas arotbiedrība, biedru tiesas bija Padomju Savienībā, atcerieties. Tā kā tas ir pierasts tādās totalitārās sabiedrībās. Tur viens ECO cilvēks cits starpā izrādīja, ka emigrācijā ir jānodarbojas ar to, ko viņi nodarbojas, bet aizstāt valsts institūcijas nevajadzētu. Kas no tā visa? No tā visa ir tas, ka Krievu emigrācija jau tā ir diezgan vāja un sašķelta. Un šie cilvēki no Navaļnija grupas ir sašķēlusi šo emigrāciju vēl vairāk. Un tagad emigrācija tā vietā, lai cīnītos pret Putina režīmu, lai vispār domātu par Krievijas nākotni, kaut kādā veidā ietekmētu kaut ko Krievijā, cik tas to atļauj veselais saprāts un tā tālāk. Viņi savā starpā kaujās. Un tas ir slikti, un tas liecina ļoti slikti par Navaļnija komandas, kas ir palikusi komanda, profesionalitāte un, profesionalitāte. Viņi nevarēja neparedzēt sekas. Viņi zināja, kādas būs sekas. Un es atceros arī latviešiem, kad bija disidentu kustības 80. gadu beigās un tā tālāk. Arī vienmēr bija problēmas ar to, ka savā starpā cilvēki strīdējās, bet tomēr mēs vienmēr sapratām, ka ir augstāks mērķis. Tā ir Latvijas neatkarība. Un tad, kad Latvijas neatkarība būs sasniegta, tad mēs varēsim vēlāk arī tos jautājumus risināt. Šajā gadījumā Krievu emigrācija ir parādījusi sevi ļoti, ļoti vāji, un tas ir slikti, tāpēc, ka kaut kad jau tas Putina režīms mainīsies un izbeigsies. Un ja emigrācija ir tikpat stulba kā patreizējais režīms, neko labu tas nenesīs mūsu kaimiņam. Ja nenesīs mūsu kaimiņam, neko labu mums arī nē. Kas ir interesanti, cits starpā mazā epizode, gan tur ir ar saraksta, kur ir tā saraksta, lai jūs saprastu, ir ļoti gara, tur ir ļoti daudz visādas fignes saliktas iekšā, un cits starpā ielikts tie stāsti par Blinovu, kurš it kā tur runājās ar to Ņebžļinu par to, kā piekaut tur to Volkovu. Bet tur, es saprotu, gadu garumā, līdz ar to var saprast, ka tur ir droši vien blāķis ar kaut kādu patiesu informāciju, kur visdrīzāk ir iespēlēta iekšā kaut kāda nepareiza informācija. Vismaz tāds mums ir iespējas par to visu. Bet tur parādās Latvija. Proti, tur ir tā kā safabricēta lieta pret tādu Ašaturovu, kurš ir tas Navaļnija komandas bijušais izpildu direktors. Un pret viņu ierosināta lieta par kaut kādas mājas nopirkšanu no Guseļņikova vai kaut kas tāds. Un tur figurē Latvijas prokurori, Latvijas izmeklētāji. Tur figurē cenrādes, cik maksā ierosināt lietu, cik maksā izņemt dokumentus. Tur tiek pieminēta Baltic International banka. Un tur tāds faktiņš parādās. Un tas ir interesanti, katrā ziņā, tas ir interesanti, jo izrādās, ka tas Ašaturovs Anglijā ir arī devis liecības 2 Latvijas izmeklētājiem un 1 prokuroram. Tā kā, kaut kas tur ir
jocīgs, mīksti izsakoties. Krievija jau nebeidz pārsteigt. Krievijam ir tāda iepirkšanās platforma Wildberries, kas ir ļoti plaša, ļoti laba, kā es saprotu viņiem. Es protams, viņu neizmantoju, bet viņi Krievu internetu tiešsaistes iepirkuma platforma. Tātad kompānija pieder ģimenei Bakaļčuk. Tiešsaistes platforma paši ir uzbūvējuši. Ģimenē ir daudz bērni, un pēc tiem nostāstiem kompānija tomēr galvenokārt ir uzbūvējusi tas vīrs, bet viņam pieder 1% no kompānijas un sievai pārējais. Jautājums, kāpēc? Ļoti vienkārši, tāpēc, ka daudz bērnu mātes netiek apliktas ne ar kādu nodokli. Līdz ar to, ja tev ir īpašums, kas maksā apmēram $8 miljardus, tad, protams, nodokļu optimizēšana ir svarīga. Bet tas tā. Kas tad ir noticis? Noticis tas, ka tā sieviete, kas tagad skaitās Bakaļčuka bagātākā Krievijas sieviete, izdomā pēkšņi izveidot kopuzņēmumu ar vienu mazu uzņēmumu, kuram ir 0, aktīvu vai drusciņ kaut kas maziņš, un apvienojot šīs kompānijas, sadalīt akcijas 50/50. Proti, Wildberry kompānija apvienojas ar maziņu kompānijiņu, bet sadala akcijas uz pusēm. Kā rezultātā viņas īpašums, ja viņa skaitījās pirms šīs apvienošanas apmēram 7–8 miljardi vērta, bet tagad viņa tiek vērtēta 3–4 miljardi. Proti 3–4 miljardi ir vienkārši norakstīti. Jautrības ar to jau nebeidzās, jautrība sākās tikai. Vīrs Bakaļčuks iet meklēt aizstāvību Groznijā pie Kadīrova. Un Kadīrovs saka, mēs tev aizstāvēsim, ģimenei jābūt kopā, nekādas šķiršanās, sievai ir jāatnāk atpakaļ un viss būs labi. Bet Bakaļčuks savukārt to visu apvienošanos un miljardu zaudēšanu ir veidojusi ar prezidenta komandu, proti ar Putina komandu. Turpat ir teksti, ka viņi ir tikusies ar Putinu, un Putins ir uzlicis rezolūciju šo apvienošanos atbalstīt. Tas ir viss, kas jums jāzina par biznesu Krievijā. Var sakot, ja jūs uzbūvējat kompāniju pats milzīgu, labu, kas tiešām esot tehnoloģiski laba un pareiza un moderna, bla, 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 arī aklā viss tā gadās grauds. Un ja tā kompānija maksā 8 miljardus, tad valsts tā vai citādi saka, paga, mēs te paši, mēs kaut kā mums vajag. Nebūs tā, ka jūs te viens pats būsiet. Mēs jums visu atņemsim, ja ne visu, tad pusi, pagaidām pusi, vēlāk vairāk. Kas notika jautrākais Maskavas centrā, Wildberry birojā notika šaušanās. Proti, vīrs atnāca ar Kadīroviešiem, kaut kāds Krievijas čempionāts boksā, smagajā svarā, kaut kādi karatisti, kaut kādi tur visādi cīnītāji. No viņa puses atnāca, un no otras puses bija kaut kādi Ingušijas cilvēki. Var sakot, tas konflikts ir jau Čečeni-Ingušijas konflikts. Diemžēl divi bojā gājušie, un tagad 30 arestētie tā puse, kas ir Bakaļčuka puse, kas ir Kadīrovieši. Un šo faktu būs interesanti vērot, tāpēc, ka tas izskatās liels finansiāls strīds būs starp Kadīrovu un Putinu. Un tas jau ir interesanti, jo tur, kur ir miljardi, tur nekas nav vienkārši. Bet, kur ir miljoni, nekas nav vienkārši, bet miljardi vēl nevienkāršāk. Tā kā tas ir viss, kas jums jāzina par biznesu Krievijā. Tie cilvēki, kas mēdz teikt, ka Krievijā tomēr ir labi, tur kaut kas ir, tur vismaz ir kaut kāda kārtība un bizness var attīstīties. Jā. Labi, tādi cilvēki jau kļūst maz. Bet stāsts par strīdu īstenībā finansiālo starp Kadīrovu un Putinu būs interesants. Viņš tāpat vien palikt nevar. 30 cilvēki ir arestēti un tie visi ir Kadīrovieši. Redzēsim, kas notiks. Paldies, ka jūs skatījāties. Tas bija tas, ko es šodien gribēju pateikt. Lieciet laikus, abonējiet, komentējiet. Tas viss man rada patīkamu sajūtu ar jums komunicēt. Ceru, ka jums arī ir patīkami patiešo komunicēt ar mani caur laikiem, caur komentāriem, caur mazo sirsniņu paldies zīmīt ar iespēju noziedot naudiņu. Tā kā paldies, ka jūs skatījāties. Paldies, ka jūs atbalstat. Paldies, ka jūs skatāties. Abonējiet un tiekamies nākamnedēļ.